tu jūties pirms starta? Pārmaiņas pēc ļoti nervos. Parasti es jūtos mierīgs, bet tagad ir bišķi stresiņš. Par ko ir stress? Pēdējās 2 reizes nav sanācis finišēt, un šī gada vienīgais mērķis ir finišēt, un tāpēc, protams, stress. Tu esi arī bijis uzvarētājs, nereti pieminēts līderu pozīcijās, vai tu jūti spiedienu šajā sakarā? Pilnīgi nē, tās posmas man ir pāri. Protams, kādreiz ir ambīcijas atkal uzvarēt, bet noteikti šogad neesmu tam gatavs. Es piedalījies vairāk kārt, ar ko šī reize, tavuprāt, atšķirsies no citām? Es esmu ļoti izkritis no Latvijas, tā kā es nedzīvoju Latvijā, es esmu ļoti izkritis no Latvijas skrēja aprits, un man īstenībā ir tāda sajūta, ka es skrienu pirmo reizi, jo es praktiski nevienu sevi vairs neatpazīstu. Līdz ar to viss atkal jūtas jauns. Tu speciāli atbrauc uz Latviju šim skrējienam. Kāpēc? Kāpēc Rīga Valmiera? Kā es katru gadu atbildu, tad Rīga Valmiera ir ļoti īpašs skrējiens priekš manis. Kāpēc? Grūti pateikt. Man liekas, tā ir pirmā 100 km ultra. Un vispār ļoti īpašs sajūts man ir Rīga Valmiera. Un es cenšos katru gadu skriet. Pagājušajā gadā man nesanāca skriet dēļ ģimenes pieauguma tieši mājā, kad notika Rīgas Valmiera. Un man ir prieks atkal būt te. Ikdienā tu vidēji skrien ap 20 kilometriem. Vai tavuprāt, tas ir veids, kā sagatavoties šādam skrējienam? Īsā atbilde jā, garā atbilde es īstenībā neskrienu vidēji 20 km, jo līdz martam man bija vidēji 100-200 km mēnesī, un es sāku skriet vairāk tikai marta sākumā, kad es sāku sēdēt mājās ar bērnu. Un tad bērnu izvešana pagulēt ratos bija veids, kā es varēju trenēties pēdējos 2 mēnešus. Saprotu, ka šogad plānā ir vēl kāds garāks skrējiens. Pastāsti. Jā, man ir vēl viens nepabeigts čeksīts, tas ir Spartatlons, kur dažādu iemeslu dēļ 2 reizes nav sanācis rezultāts, ko es gribu, tāpēc tas ir mans šī gada galvenais mērķis – Spartatlons. Ko tu novēlētu tiem, kas šodien startēs pirmo reizi? Tik līdz kliņģim. Lai tev arī izdodas. Paldies!